Šovakar esam Ozolnieku ledus hallē, kur pat pēc brīža sāksies pārbaudas spēles starp Latvijas U20 izlasi un Kazahstānas U20 valsts vienību. Abas komandas jau pilnos sastāvos. Latvijas uzbrukums turpinās ar Rīpu Mārtiņš Dzierkals uz zilās līnijas. Dzierkals piespēle Ābolam un vārtu guvums. Īsi pēc pirmās spēles kā vairākuma izspēles izdodas Latvijas izlases hokejistiem atklāt mača rezultātu. Redzam ekrānos 20. numuru Rodrigo Ābolu, tieši kurš raidīja Rīpu vārtu augšējā stūrī, tādējā pārstājot Bahtijaru Karatājevu. Atgūst kazahi Rīpu, cīņa pie tuvās laukuma apmales. Un metiens un rezultāts 2-0. Pēc skaistas Franka Rezgala piespēles 2-0 panāk Edvards Hugo Jansons. Līdz ar ko pašlaik, kad aizdīts 7 minūtes 38 sekundes šajā mačā, izdodas Hugo Jansonam panākt jau 2-0 Latvijas izlases labā. Jau uzbrukums mailai 17. numurs. Dmitrijs Presnovs metiens un vārti. Izdodas arī kazahiem panākt 1-2. Vārtus ar metienu no zilās līnijas gūst Dmitrijs Bikovs. 97. gadā dzimis spēlētājs, divreiz spēlējis 18 izlasē. Pašlaik redzam šo epizodu atkārtojumā. Visnotaļ labi piespēle uz zilo līniju. Skaidrs, ka Kivulinieks metienu brīdi neredzē. Redzam laukumu. Ievadīs uzbrukumu Kazahstānas izlases hokejisti. Tālu piespēle. Pirmais pie tās būs Kazahstānas izlases hokejists un pavisam neveikli aizsardzībā nospēlē Latvijas izlases hokejisti. Līdz ar ko Vladimiram Volkovam izdodas panākt 2-2 šajā mačā. Realizēja skaitlisko vairākumu Kazahstānas izlases hokejisti. Pašlaik 5 minūtes 43 sekundes jāizvēl vēl šajā periodā. Redzam tāls metiens, tāls raidījums dziļi pretinieku zonā. Tur uztver Rīpu kāds no Kazahstānas izlases hokejistiem. Balcers izdodas viņam noturēt vēl uz brīdi Ripu zonā. Turpinās cīņa pie tuvās laukuma apmales. Vēlreiz Rubīns. Šobrīd ir Gvido Jansons. Un Ripu vārtu priekšā nepiespiest un izdodas skaidrs, ko vairākumu realizēt Mārtiņam Dzierkalam. Redzējām šo epizodu pēc Gvido Jansona metiena. Palika Ripu vārtu priekšā un tālāk jau redzam attēlā. Būtībā divu cīņu starp Karatājevu un Dzierkalu, un šajā duelī pārāks Latvijas izlases uzbrucējs, līdz ar ko atgūst vadību Latvijas izlase 10 minūtes pirms skaitliskā vairākuma noslēguma. Balcers jau tālāk ir apmālis Dzierkalam, Mārtiņš Dzierkals atspēlē šo Rīpu Ābolam. Skaisti uzbrukums kombinē šī otrā maiņa un tiek arī pie vēl viena vārtu guvuma. Atlec Rīpa Karatājevu vārtu priekšā un precīzi ir Rudolfs Balcers, tādējādi panākot jau 4-2 šajā mačā. Redzam atkārtojumā šo vārtu gūšanas epizodu. Metiens no zilās līnijas, Rīpa vārtu priekšā. Viens pats tur atradās Rudolfs Balcers un bez problēmām raidīja to pretinieku vārtos. Jā, jau atzīmēja, ka nenoliedzami tik tiešām galvasties pārāk meistarībā par pretiniekiem. Izdodas kazahiem izcīnīt Rīpu, taču uz zilās līnijas notur Rīpu uzbrukuma zonā Rubīns. Dzierkals straujā tempā tiek klupināts, tiesnešs vilp klusē. Rubīns atstāja Rīpu Dzierkalam. Vārtu priekšā redzam Rodrigo Ābolu. Dzierkalam metiens, atvēra Rīpu Karatājevs. Vēl viens metiens un panāk Rodrigo Ābols jau 5-2. Gūst savus otros vārtus šajā mačā un otro reizi izdodas Latvijas izlasē izmantot skaitlisko vairākumu, kad trešajā periodā aizdīt minūtu un 43 sekundes. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Mārtiņš Dzierkals izdara bīstamu metienu, Ripa nonāk pie Rodrigo Ābola un viņš precīzi raida Ripu vārtos. Atgādināsim, ka komandas sastāvu gaidāmajam čempionātam komandas galvenais treneris nosauks rīt pēc rītvakar paredzētās otrās atkārtotās spēles starp abām komandām. Tikmēr noslēgusies šī spēle, dzirdam līdz tai aplausus. Izdevies Latvijas izlasē uzcīnīt uzvaru ar pārliecinošo 5-2. Divus vārtus šajā spēlē guva Rodrigo Ābols, tikmēr tik tiešām eksplozīvs bija Mārtiņš Dzierkals, kurš guva vārtus un atdeva 3 rezultīvas piespēles. Ja pirmo periodu abas komandas aizstāja visnotaļ līdzīgi un gana bieži aizsardzībā iekrita arī Latvijas izlases hokejisti, tad otrās divas trešdaļas skaidri parādīja abu komandu spēku samērs.